Šoreiz esam iecerējuši atskatīties uz agronoma, zinoša tautsaimnieka Teodora Rubeņa, kurš no mūsu lauksaimnieku pulka šķīrās šā gada sākumā lauku dienu mācībām. Tas tika prasmīgi organizēts jau mūsu jauno zemnieku saimniecību un lielražotāju uzņēmumu veidošanas stadijā. Bet atskatoties ieteiktais, konsultācijas un jaunāko tehnoloģiju ieviešanas princips ir noderīgs arī šodien. Tāpēc atdodam godu pieminot viņa deksmi mūsu Latvijas tautsaimniecības attīstības veicināšanā. Bet nobeigumā īpašu uzmanību jauno raidījumu anonsam, kā uzaicinājums dalībai pasākumos. Väderstad. Šī lauku diena tiek organizēta kopā ar firmu Hidro. Lūdzu, kāda tad ir firmas Hidro sadarbība ar Skrieveru zinātnes centru un ko tieši šodien cilvēki, zemnieki varēs apskatīt attiecībā no firmas, ko firma te piedāvā? Jāsaka tā, ka mēs ar zinātnes centru sadarbojamies tikai tādēļ, ne lai balstītu zinātni, bet lai tā zinātne dotu zināmus ieteikumus mūsu Latvijas zemniekiem. Tāpēc mums arī nav žēl līdzekļu, šādu pasākumu organizēšanai. Šeit jūs ļoti labi redzat dažādas graudaugu šķirnes, tur ar tālāk apskatīsimies rapsi, būs arī kartupeļi un tā tālāk. Un šeit ir izmēģināti firmas Hidro minerālu mēsli. Ļoti uzskatāmi var redzēt, ja izvēlas pareizu sēklu un katrai variācijai pareizu minerālu mēslu kopā ar mikroelementiem uzskatāmi redzam, kādas potenciālās ražas gaidāmas. Šeit pat jūs redzēt, te ļoti labas kviešu šķirnes, vai ne tālāk arī rudzu šķirnes mēs redzējām, vai ne. Respektīvi, mūsu priekšlikums ir tāds zemniekiem, lai ļoti uzmanīgi izvēlas minerālu mēslu veidus vajadzīgos. Precīzas devas, savlaicīgas devas, nav jēgas vienkārši minerālu mēslus bērt zemē un barot zemi. Jādod augam sākot jau no starta momenta. Bez šaubām ievērojot arī nepieciešamos dabas apkārtējās vides prasības noteikti. Jo nevar būt tā, ka mēs mēslojam un pie reizes piegādājam notekūdeņus, dzeramu ūdeni un tā tālāk. Jādomā par cilvēka veselību. Nākošais, ko mēs ar šiem demonstrējumiem gribam parādīt. Mēs gribam panākt to, lai cilvēki saprot, ka jāaudzē kvalitatīvs produkts. Minerālu mēsli bez šaubām ir dārgs prieks, tāpēc viņus jālieto precīzi un augam vajadzīgā laikā. Ja ir precīzas dozes, tad jau dzirnavnieki arī labprātāk pērk kvalitatīvu produkciju, jo šodien nekvalitatīvs produkts nav vajadzīgs ne rietumos, ne austrumos. Ja būs laba raža, tad jau noteikti būs arī zemniekam ienākums, nebūs jāsūksās. Tie zemnieki, kas dabū 5, 6, 7, 8 tonnas no hektāra, jeb rēķinos nulīti liek klāt pēc veca ieraduma, tie jau par nabadzību nesūkstās. Sūkstās tie, kas nemāk, negrib un neprot strādāt. Mēs visiem interesantiem, kas nodarbojas ar kultūra audzēšanas siltumnīcās, izsniedzam arī absolūti sīku informāciju, kā viņus lietot. Respektīvi, patreiz nav problēmas dārzeņa audzētājiem, ziedu audzētājiem, nav problēmas, kā
izaudzēt. Nav problēmas, kur dabūt. Problēma ir zināšanu trūkumā, kad, kurš un cik daudz jālieto. Mēs neuzskatām, ka labākie minerāli mēsli tie, kas ir pārdoti, es droši vien jau atkārtošos, bet katrā gadījumā tie ar kvalitātes rādītājiem, ar Eiropas certifikātiem un standartiem izgājuši tādās valstīs kā Holandē, kaut vai tas pats PG Mix mūsu, tie ir aprobēti visā Eiropā, un tāpēc mums nav kauns piedāvāt profesionāļiem, un šodien šeit ir sapulcējušies ļoti daudz profesionāļu. Pirmkārt, ne jau mēs vien rīkojam šo semināru, šeit jau pamatā jāsaka paldies Švarc kungam un tāpat valdei, Rītausmas saimniecei vai ne, un mēs arī šeit piedalāmies. Tātad mūsu kopējā visu vēlme bija iedot visus instrumentus, visas zināšanas, kā tas jādara. Par to, ka vēlme ir darīt, to mēs redzējām šeit pie 300, laikam es neesmu saskaitījis pie 300 cilvēku. Tātad tā ir tā niša, kur zemnieki var atrast savu vietu, un es domāju, ka dārzeņi patreiz ir viena no naudas kultūrām. Perspektīva naudas kultūra. Šeit ne tikai izmēģinājumi, bet arī jau tieši ražošanas process, jo tas ir ražojošs uzņēmums. Vārsakot, mēs piedāvājam virkni speciālo minerālu mēslu, gan lauku kultūrām, dārzeņiem, gan arī siltumnīcas saimniecībai, teiksim, ja mēs sāksim ar stādu audzēšanu, tad šāda veida PG miksi, kā piebarošanai, dažāda veida kristalonu dažādās kombinācijās. Ja trūkst stingri izteikti mikroelementu trūkums, varam piedāvāt tensa kokteili. Var sakot, mums patreiz kopā ar doktoru Nolendorfu ir pabeigti nopietni pētījumi par šo, kā saka, tomātu, gurķu audzēšanu slēgtajās platībās un lauka apstākļos, tāpat arī pa zemeņu audzēšanu, par ziedu audzēšanu, bet tomēr tajā pašā laikā nekad, ja izskapti trin darbu nekavē. Ir vērts paklausīties un pamācīties. Tāpēc mēs ar paaicinām pat vieslektoru, lai redzētu, tas ir nopietns doktors Barščevskis, nopietns konsultants, pazīstams konsultants, un Polijā ar ļoti lielu autoritāti viņš starp citu ir. Un lūk, no šī iemesla vadoties, mēs, kā saka, arī organizujем. Pan Barščevski, takie pytanie. Co pan może powiedzieć na ważenie hydro, to szklarnie i ogórki? Ta roślina jest ogólnie dobrze odżywiona. Nie widać tutaj żadnych deficytów istotnych na tej roślinie. Šī kultūra patreiz ir ļoti labi aug, īpaši specifiski tādu deficītu nav redzami. Występowały tutaj problemy z zbyt wysoką wilgotnością powietrza i to objawia się spękaniami na dolnych partiach łodygi i czasami na owocach, co widać o tutaj. Jā. Te šī brīdī gan ir mazlietiņ pārlieku liels mitrums, un varbūt tāpēc arī dažkārt rodas tādas problēmas, ka šeit liekais ūdens, jā, šeit ļoti labi redzams taisni, ūdens, kā saka, spiež ārā, un līdz ar to plaisājumi rodas. Ten problem ustąpi w momencie, kiedy zaczniemy ogórki wietrzyć. Šitas problēma izzudīs, tikko sāksies intensīvāka veidināšana, no laika apstākļiem, protams. Spowoduje to wzmożenie transpiracji i prawidłowe pobieranie wszystkich składników z maty. Ono w tej chwili mogło nie być do końca takie, jakie ogórek potrzebował. Un līdz ar to, kaut arī patreiz tur substrātā ir pietiekami barības vielu iedots, bet iespējams, ka šo apstākļu dēļ arī kāds no elementiem netiek pilnībā uzņemts. Natomiast w nieodległym czasie, kiedy te ogórki osiągną wysokość do drutu, będzie trzeba zmienić skład pożywki już na taki, który jest odpowiedni dla okresu owocowania. Un, ja, kā mēs redzam, ja tie augi sasniegs apmēram līdz drāts līmenim, bez šaubām tad būs jāizmaina arī jāizmaina barošanas sistēmu. To znaczy,
na pewno będzie trzeba tutaj dodać sporo potasu do tej pożywki, bo takie będą potrzeby tych roślin. Acīm redzot, būs nepieciešams mazliet piedot klāt kāliju, jo, kā jūs ziniet, katram augam noteikti attīstības stādē nepieciešams savi elementi. Vienā no mūsu iepriekšējiem raidījumiem firma Hidro Latvija arī bija izsludinājusi konkursu ar diezgan lielām balvām. Un lūk, kopā ar jums, skatītāji, mēs esam nonākuši arī firmas Hidro Latvijas standā. Un šeit ir balva, ko saņem konkursu uzvarētāja, kas tika pasludināta mūsu lieldienu raidījumā. Lūdzu, kā sauc uzvarētāju un ko tad viņa saņems un kad viņa saņems? Jā, pirmkārt teiksim, ka tā nav balva, tas ir balvas paraugs. Viņa saņems 4 reizes vairāk. Tas ir viens. Viņai pietiks, lai to otrreizējā virsmēslošanā veselam hektāram. Treškārt, es uzskatu, ka tas bija mūsu pirmais konkurss ar šo raidījumu, bet ne pēdējais, pat cik mūsu produkcija īpaši reklāma nav. Es ceru, arī šim raidījumam nevajadzēs vairāk reklāmu nekādu. Nesmējies, bet tā tas ir, vai ne? Pēc mūsu vēstulēm es jūtu, ka tā tas ir, vai ne? Es vēlreiz apsveicu uzvarētāju, pasakos paldies skatītājiem, un es domāju, ka mēs vēl jūsu raidījumā, es domāju, ka mēs būsim korekti pret zemniekiem, konsultācijas, kas, cik un kad jālieto. Nu, te gaužām vienkārši ābeci. Bez šaubām var lietot kūtsmēslus, bet, ja jūs lietojat minerālmēslus, tā ir tā pati organika, starp citu. Tie nav kaut kādi ķīmiskie elementi. Nu, bet arī kūtsmēslos ir ķīmiski elementi. Bet ir starpība tā, ja tu dod ar minerālmēsliem, tu precīzi var izreikināt, cik, kādas devas, kādus elementus tu iedod. Bet ar kūtsmēsliem tu nezini, ko tā gotiņa izskakā, ja? Pirmkārt. Otrkārt, kas ļoti liela kalcija nozīme kartupeļiem. Un taisni tikko sākas veidoties bumbuļi. Lūk, tad ir svarīgi bez slāpekļa, bez fosforu, bez kālija, bez citiem mikroelementiem ir ļoti liela nozīme kalcijam. Tāpēc Hidro arī piedāvā, vai ne, gan kalcija nitrātu un Hidro plus, tā saucamu, kur arī kalcijas klāt. Tie ir super, kā saka, materiāli, kuri tiešām kartupeļu kvalitātei, un kā seminārā jau mēs te dzirdējām, Ivars teica, gan uzglabāšanai, gan mehaniskai izturībai, gan kvalitātei. Ja jūs lietojat šitos mēslus, ja, jūs nevarat nekvalitatīvi izaudzēt. Gribēdams, jūs nevarat nekvalitatīvi izaudzēt. Tāpēc mans uzskats ir tāds, ka bez šaubām būtu optimālais variants kaut kur 500–600 kg, plus kalcija nitrāts. Un pirms ziedēšanas kopā ar, ka jūs pirmo reizi ejat laukā pret lakstu puvi, tad pieaugt Hidro plus. Var sakot, visus šos gadus, ko mēs darbojamies gan lauku dienās, gan semināros un tā tālāk, šeit patreiz mums ir koncentrēts viss. Mums ir izstrādāts vairākas mēslošanas sistēmas. Tagad Daci pie mums strādā, kā augu aizsardzības speciālists. Tā ka visu komplektu, ko jūs gribat zināt, lūdzu nākat izstādē un jūs gan jaunos minerālu mēslu veidus, gan augu aizsardzības līdzekļus, gan mēslošanas sistēmas. Teodor, tu esi atveicis mums mazliet pamācīties visus mūsu lauksaimniekus. Pie ļoti kārtīgi es gribu palabot saimnieka, ja? Pastarkungu mēs sadarbojamies jau apmēram 10 gadu, viens otru mēs pazīstam pārāk labu. Viņš ir tiešām labs saimnieks, un man prieks par to, ka pie Pastarkunga brauc. Mēs visi skrienam uz rietumiem mācīties. Pie Pastarkunga brauc gan somi, gan vācieši, gan no citām valstīm brauc mācīties. Tāpat kā kādreiz 30. gados mācījās no Latvijas, gan Zviedrijas, gan Norvēģijas un Somijas zemniecība.
Patreiz mēs esam tādā līmenī. Mēs neesam sliktāki, mēs neesam glupāki, mēs esam pietiekoši kvalificēti. Es runāju konkrēti pa Jāni. Ja? Tāpēc bez šaubām pie visām tām nebūšanām, kas ir lauksaniecībā, ir grūtības, arī viņam savas problēmas ir, bet ja mēs apskatāmies, kā viņš ir izvērties, kā viņš visu ir nokārtojis, kāda viņam ir ražošanas kultūra, kāda viņam ir mājas kultūra, tas tik liecina par vienu kārtīgu latviešu zemnieku. Vārda starp klientu diena mācības seminārs šā gada 14. martā 2011. izstāžu kompleksā Rāmava aicinātu visi interesanti un Latvijas saimnieki. 14. martā no 2011. jau 3. gadu pēc kārtas Jaunpils novada Bramaņos norisināsies Iko Edvards tradicionālā meža tehnikas diena, kuras laikā klātesošajiem būs iespēja iegūt visu aktuālo informāciju par jaunumiem meža tehnikā, saņemt speciālistu konsultācijas, vērot tehnikas paraugu demonstrējumus un labi pavadīt laiku.